Labrīt, labrīt! Jūs mājās, virtuvēs, guļamistabās un citās jaukās vietās, kur jūs mēdzat brokastot. Pašlaik mēs brokastojam Galerija centrs omulīgajā vīnu studijā. Ārā ir drēgans laiks, migla, pēcpusdienā varbūt būs saule, bet tas neliedz mums lieliski izklaidēties un varbūt mazliet piebremzēt, jo mēs tiešām kā vienā slavenā dziesmā ir teikt skrienam, staps, sēt, māja, vai stacija. Un tā mēs kaut kur aizskrienam, un es domāju, ka vajadzētu šorīt dzerot kafiju, sulu, varbūt ēdot kādu garšīgu maizīti, parunāt par modi, par dzīvi un par lietām, kuras mēs skrienam garām, varbūt tāpat neievērojam, bet ir viens cilvēks, kas to visu ievēro. Un mums ir tik lielisks viesis, kas varbūt, teiksim, vairāk producents, dziesminieks, burvīga teksta autors, kurš gan nezina šo cilvēku Latvijā, tas ir reperis, jo to tā var saukt, inteliģentais reperis Gustavo. Labrīt! Labrīt! Sveiks, tu ļoti skrēji, tu skaitīji staps, māja. Jā, riktīgi skrēji. Man vienkārši, piezvanīja pusē un pateica, zini, tev bez 20 jābūt. Un es tā, un tad es skrēju. Tas ir ļoti labi, jo es atkal skrēju, jo es izdomāju tev noķert stundu pirms brokastīm vismaz parunāties ar tevi, bet varu tāpat labāk, es esmu slikts aktieris, ja es tev būtu parunājies, es nevarētu tā notēlot. Nekas nav samēģināts, un kā būs, tā būs. Mums te Gustavo pirmais jautājums. Labrīt, es vispār arī nesasveicinājos, jo tu man nepieteici. Es tevi neredzēju, tu biji tā saplūdus ar tāpētiem, ka es tā domāju, ir Elīt vai nav? Tagad mums ir te noteikti scenārijs, mums jāpieturās pie jautājumiem. Obligāti. Un teiksim, viens tāds jautājums ir, kad, kas ir tavs vectēvs? Viņš arī laikam dzejnieks bija vai kaut kas? Vectēvs bija dzejnieks, jā. Pēc aicinājuma, tā varētu teikt. Pēc profesijas viņš bija skolotājs, kas pasniedz diezgan daudz priekšmetus. Cik es zinu, tā bija ķīmija, latviešu valoda, matemātika, fizika, tur bioloģija, viss kaut kas tur vesels lērums. Kungs, tas ir tā, ka es nopirku vecmāmiņas cepums, un tā, ka es palasīju uz tos paciņas, man likās, ka man vecmāmiņa bija uz ķīmiķi, jo tur bija tik daudz visādi lietu. Tad tev ir noveicies, tad viņš arī varētu cepumiņas tādus ar ēvielām razīt. Jā, viņš rakstīja dzēju. Bet tai laikā nepublicēja. Jā. Viņš bija disidents kaut kāds tāds. It kā nebija. Bet vienkārši tā dzēja bija kaut kā tāda, kas acīm redzot kādu skāra personiski varbūt vietām, vai arī to uzskatīja par kaitīgu tā laika iekārtai. Un tā. Un vispār es gribēju paprasīt, teiksim arī, kas tu tā kā pats esi? Tā kā Dāvids teica, dziesminieks un dzejnieks un tāds, un tā kā reperis. Jā, bet man tas vārds, man aizķerās balss. Es tā kā pieteicu, un es tā jūtu, man aizķerās balss, ka es saprotu, ka es to vārdu tikai nesaki. Jā, es tiešām to negribēju teikt. Vai ne? Nē, neuztrauc. Tā pēdējā laikā es mēģinu pats saprast, kas tad es īsti esmu. Kas tā kā es arī, jā. Kas atlieks, jā? Kas es esmu? Jā, bet kas tu esi, ja mēs varētu to noformulēt, teiksim? Varētu vienkārši noformulēt cilvēks. Cilvēks, kas ar visu kaut ko nodarbojas, varētu radošs cilvēks, jo es kaut kādu laiku apkaļ, un bija saruna par to, un man jautāja, kas tu esi? Tu esi reperis vai kā? Es saku, es nezinu, ja es tā kā rakstu tos tekstus un izpildu šādu mūziku, tad es esmu reperis. Bet ja es pusgadu nerakstu, pieņemsim, es vēl joprojām esmu reperis. Vai vairs nē? Nē, bet principā tas, es domāju, tas tavs izteiksmes veids, tu rādi, teiksim, to dzēju, labi, tu varbūt, dziedāt, tad tu neproti, tā kā Renārs Kaupers. Es mācos. Tu mācies dziedāt, bet tas ir tavs veids, tāpēc, laikam, sauc par reperi, ka tu tos tekstus tā kā lasi, bet tu neesi vienkārši dzēju aktieris vai dzējnieks. Nē, tas ir žanrs, drīzāk. Tas ir žanrs. Tas ir žanrs, tas moderns žanrs. Klausies, bet ir lieta tāda, ka, piemēram, rakstu tekstus, staps, es nezinu, man kaut tas izliekās tiešām tā, ka es eju pa ielu, un kā čukčiem ir vispār tradīcija, ka viņi dzied dziesmas. Mums kaut kā tā vienreiz Jāņos sanāca, kas atbrauc draugi, sadzērās, un viņi sāk dziedāt vienkārši to, ko redz, un mēs braucām tādu vecu žigulīti bez gaismām, un viņš skatā, govs aizgāja, un dzied visi, reku mežiņš sākās. Jo tad, kad tu, es brīnos, tu viņas rakstu piedod, viņi klausās tik dabīgi, ka tu tiešām iet pa ielu, viss, ka es nejūtu, ka tie būtu rakstīti. Bet tas ir ģeniāli. Jā, tas ir ģeniāli. Tas jau visvienkāršais ģeniāli. Es brīnos, ka tu viņas raksti, tāpēc es tā mazliet
Man tā periodiski mainās. Tieši to dziesmu es arī nerakstīju. Redz, kā jūti. Tā dziesma, un tur bija vairāk kā pusalbums tā tapa, ka es vienkārši tā, ka es sevis tā par indiņai galvā liku klāt, un ik pa laikam to galvā arī izlaboju. Piedod, man vienu laiku asociējās, ka tev māsai māja pilna ar fēniem. Tas, ka visu laiku dāvina fēnus, un es domāju, nabaga māsa. Nē, māsa Viņai ir gulta no fēniem. Es zinu, es jau nesaku, ka nabaga, es jau nedomāju to tiešā nozīmē. Nē, bet labi, kā tu aizskar tās tēmas, labi, mēs visi dzīvojam, un, piemēram, tev tā tēma ir aktuāla, pa ko tu arī tas staps, un kad tu ej no darba un vispār neko neredzi, tā mums ir dzīvē. Mēs skrienam, un tas tev ir aizskar. Kādas tev tagad ir tēmas, pa ko tu tā, kas tev uztrauc un pa ko tu gribi izteikties? Man tā gari atbildēt, vai īsi? Gari tev jārunā, nevis mums principā. Konkrēti, tā kompozīcija radās, viss tā vīzija par plus-mīnus tekstu radās izejot no tā klavieru motīva. Kas bija. Klavieru motīvs skanēja, un man radās tāda vīzija, ka tas taps, koks. Un būtībā es to visu tā kā apaudzēju ar tiem pantiņiem. Un reizēm tas top tā. Tā mūzika vienkārši iedvesmo, un es tā domāju, kas uz šīs mūzikas varētu būt stāstīts. Tad es rokos sevi, un skaidrs, ka ar sevi man kaut kas top. Bet tu rocies sevi, ir jābūt ļoti lielai motivācijai, lai rūkotos sevi. Es vispār abrīnoju cilvēkus, kuri var lasīt savu dzeju. Tas ir tik ļoti intīmi. Liekas, tas ir viņi nelasa, viņi to dod pasaulē. Jā, bet tu saprati, tas ir šausmīgi intīmi. Un vēl viena lieta, lai tu rakstītu dzeju un publiski viņi paustu jebkuru domu, jebkuru viedokli. Tomēr tu gribi sabiedrībai kaut ko pateikt. Man interesē tieši par to sabiedrību, ko domā. Ko es domāju tieši par sabiedrību? Jā, man interesē tavas domas par sabiedrību, kāpēc tu viņiem tieši tādus tekstus. Tāpat vien taču nevarētu būt, ka tev ir vienkārši pilna sirds un taisnība. Zini kā, laika gaitā, es 15 gadus ar šo nodarbojos, un laika gaitā man ik pa laikam ir mainījies tas redzējums, kāpēc es to daru. Es tā kā ik pa laikam sev pārformulēju. Stāstu. Savulaik, pirms kaut kādiem, 11 gadiem, man vienkārši likās, ka, jo šokējošāk, jo labāk. Un tas bija mans uzstādījums, un es tā arī rakstīju. Un man likās, es varu arī šitā pateikt. Man nekas nerodas, man nekas par to nav. Un es varu šitā un cits cilvēks. Mums arī bija, jo trakāk, jo labāk jaunībā. Tā bija tā agresivitāte iekšā. Tad pēc tam bija kaut kāds laiks, ka gribējās kaut ko pamācīt. Tad es sapratu, ko tad es mācos, vēl pats mācos. Un šī brīža kompozīcijas man ir tāds, ka es ar šīm kompozīcijām gribu iemotivēt sevi un iespējams arī kādu citu, kurš ir atvērts maniem tekstiem. Kā mēs esam cilvēki, un mēs visi esam vienā. Tā kā teica meditācijā, ka beigās... Par meditāciju runājot. Kad beigās cilvēks saprot, ka mēs visi esam cilvēki, no sākuma liekas, es tur baigais, un pēc tam aiziet tā, ka... Es neesmu baigais. Es jau domāju, ka baigais. Man ar tevīm bail runāt. Nē, es tomēr esmu baigais. Tu esi tomēr daudz ceļojis. Tu esi bijis 1000 jūdzes Indijā, tu esi piedalījies kaut kādās vietās. Vienmēr tas ceļš tev ved apakaļ uz Latviju. Ko tu domā par Latviju? Ko es domāju par Latviju? Jā. Tā ir mana vide, tas ir mans ieradums. Ar ko viņi tev asociējās? Galvenokārt jau ar tuviem cilvēkiem. Man asociējās Latvija. Kas tev ir tuvi cilvēki? Rīga. Tie ir mani draugi, ar kuriem ir būtībā ir visatklātākās attiecības. Tie ir cilvēki, kas atbalsta, saprot, un ar kuriem man ir patīkami būt kopā. Ar Rīgu, ar mājām. Es saku, man liekas, tas ir ieradums daļēji. Tā ir tāda absolūti pazīstama vieta, kuras jūtos komfortabli. Vide tomēr. Jā. Un vēl būtisks jautājums ir tāds, ka par to pašu vārdu, ko mēs ir lietas, runāsim par to, ko nedrīkst saukt vārdā par reperiem. Ar ko atšķirās repers, teiksim, Amerikā un ar ko atšķirās repers Latvijā? Amerikā zelta zobi viņiem. Tas ir, viss taču ir cilvēki. Gala rezultātā arī tur ir dažādi cilvēki. Ir, teiksim, kaut kādi atvērtāki cilvēki, ir agresīvāki, ir mierīgāki, un tā arī te reperi iedalās tāpatās, kā arī Latvijā. Nav visi latviešu reperi saliec kopā, katrs būs pilnīgi savādāks. Līdz ar to es nevaru, Dāvid, atbildēt uz tavu jautājumu.
Ar ko viņi īsti atšķirās? Arī polēmika ir atbilde, tā kā tam nav... Nu, pirmām kārtām jau laikam ar to, kādā valodā viņi izpilda savus tekstus. Vienīgā atšķirība, burvīgi. Jā. Tā, ka tu esi modes brokastīs, mēs runāsim tālāk noteikti par daudz lietām, ko vilksim mugurā un jāvāk mugurā, un kas jauns ir galerijā centrs parādījies jaunajā sezonā par pēdējo mēnesi, kad mēs nebijām ēterā, tā kā Elita, tev vārds. Nu, labi, tagad mēs aplūkosim šos galerijas jaunumus. Nu, mēs it kā lasījām, domājot par Gustavo, bet arī aizķērējām arī, teiksim, kādi tie veikali ir un tā kā tāda reperu veikali. Viens tagad galerijā centrs ir parādījies Gatve Pro, kas ir riktīgākais, tā kā reperu veikals. Bet varbūt tas ir agresīvāk, ko reperu. Redz, šeit viņiem ir tāda aciņa, ko mēs te atradām. Tā, mums kaut kas ir no Sportlanda, mums ir no Gatve Pro, Taste of Latvija. Latviešiem ir ļoti skaistas lietas, arī mēs tur redzam. Bang, Timberlands ir, ABC Kings ir. Nē, šitās nav no šitās, mēs atradām veikalā Croptown, tās ir arī tāds bikses, kas ir tā kā pusgarās tās, tur ir daudz interesantas lietas, teiksim, šī te jaka. Tāda ziemas jaka, kas ir tāda tīra. Labā cena. Viņi maksāja, apšķiries to cenu, jo es biju... 70 lati. Jā, viņa nebija dārga. Viņa tiešām bija lieliska. Jā. Tālāk, un tad, ko mēs vēl tur... un šis ir arī, teiksim, no Croptowns. Šim rudenim, tā kā tev, Dāvid, no Bang ir krekliņš, šeit ir arī no... Es domāju, ka tas ir no Croptowns. Šitas te bija no Gatve Pro veikals. Tāds oranžs krekls košs. Tad rekodators-soma arī no... Pumpa ir, ļoti stilīgi. Un mēs atradām veikalā Sportland šo zābaks. Zābaks, es tam citu viņas sev grasos nopirkt, bet es to vakar netiku vakar viņiem. Es viņas tieši pirkšu. Man ir ļoti patika. Tā, un tad vēl kāds mākslinieks ar, kas izsaka sevi, Šēla, piemēram, viņai bija jaunā kolekcija. Un tas ir Taste Latvija. Jā, un arī Šēla šoruden ļoti krāsaina, kurais Dāvida arī ļoti smukturs vārciņi, arī somas no Taste Latvija. Un godīgi pateikšu, es paņēmu Šēlu, arī atlasīju vienu iemeslu pēc, jo ir dzirdēti dažādi viedokļi, bet tik augstas kvalitātes un sarežģīti piegriezumi tērpi, ir kur tiekties dažiem Latvijas modes māksliniekiem, tā kā Šēla ir ģeniāla un varat aiziet kaut kā teikt uz Latviju, paskatīties kvalitāti un tomēr radošu izdomu un augstu kvalitāti. Šī jaka tā kā Gustavo, piemēram. Jā, stupcīt, mēs atlasījām tieši. Redzi, cik mēs esam precīzi tomēr tev atlasījuši. Es domāju, šī nav slikta jaka no veikala. Viņa ir ļoti moderni, jo tagad vīriešiem tādas jaciņas opīši ir dikti modē. Jā, šis no veikala Croptowns. Tā, kas vēl? Par Timberland kurpes mēs atlasījām kaut kādas arī, man liekas. Jā, Timberland kurpes būs zēniem muguru. Un šeit ar no Taste Latviju tevai kaut kādai nākamais meitenei šis labāk. Nākamai. Jūs aptāt beišīgi būtu. Nākamai. Šai meitenei. Un arī šeit jauka jaka no veikala. Dāvid saka to veikalu, ko es neprotu izrunāt. To veikalu? Jā, un tas ar Gustavo varbūt, Tā arī ir Gustavo silta. Tā ir Gustavo jaka. Tas būtu liek teikt. Pavisam ziemenēcei, ko uzvilkt, tā. Jā. Kāpēc? Tu esi tāds švakiņš, tad tu vēl uzvelc kurtku, un tad virs tās ziemas jakas vēl tādu jaciņu, un tad tu esi vienkārši kā princis. Un no Gatve Pro mēs atlasījām ļoti jaukas rotaļlietas, un arī šis autobus, viņš, man liekas, Gustavo arī piestāvēt, varētu braukt. Manam necilējam augumiņam tāds. Jā. Tu maz neesi necila augums. Nē, tu izskaties labāk nekā bildēs. No Gatve Pro ir ļoti labas ar cepurītes. Klausies, Elita, sāka viņa iztaujāt, viņš arī iepazinās. Ko? Katram mums noderēt šoziem kāds bumbulis. Jā, bumbuļu cepurs dikti modē, bet es arī dikti gribēju uzlikt ar bumbuli, bet es izskatījos pēc ūdenslīdēju, jo man nebija kurš sakārt brilles, mikrofons, un tāpēc es neuzliku, es nomainīju cepuri. Klausies, papģērbi runājot, godīgi pateikšu, tas
ļoti labi apģērbies. Saka, man vienmēr ir asociējies tā, ka reperi izskatās, ka tādām, es arī pateicu, rupjas lietas. Piepļūtītām biksēm? Jā, paldies, es nebiju izskatās. Es tavā vietā pateicu. Jā, bet saki, kā ir ar reperu tendencēm? Vai tu neesi pats grasījies izdot kādu apģērbu līniju, jo, cik es skatos uz ārzemēs, tas ir dikti populāri? Tas ir populāri, jā. Nē, es neesmu to grasījies darīt. Ozols taču. To Ozols dara šobrīd arī viņam ir. Jā, viņš dara, es zinu, jā, es tas lietas kustā ļoti. Tā, ka atbildot savu jautājumu, nē, vēl bija jūtas jautājums. Nē, jautājumi ir daudz, bet neuztraucies, mums laika pietiks. Par tendencēm runājot, es tikko atgriezos no kaut kurienes, es biju aizgājis un bija pirmā 10 pasaules reperi, es pat neatceros, kas tie tādi bija. Nebija skatīties, un es skatos, kā reperiem arī nomainījies vispār ir ģērbšanās stils ļoti radikāli. Kaut kur bišķi ir, jā. Jā, vai tu seko tam līdzi? Protams, ka seko. Nu, es tā paskatos, jo atkal jau viņi ir dažādi. Ir kaut kādi, kas atsevišķi, kas baigi seko līdz tam un visu laiku cenšas kaut kur jaunās vietās iet, kur neviens nav gājis pirms tam no reperiem. Bet lielākā daļa, kas ir saglabājuši to savu veco mūžam uzticamo platās bikses un tur baigas jā, ar bet arī kapucēm. skatos, ka taisam otrādi ir zemā josta, tur ļoti šauri džinsi, obligāti dibenam jābūt pusplikam ar labu apakšveļu, jā, tur viss. Tas kā kuram, jā. Jā, bet ir mainījies ļoti diezgan radikāli. Bet ir viena lieta, ņemot tavu veco tēvu dzejnieku, ņemot tevi kā dzejnieku, vai ir kaut kādas paralēlas dzejniekam jādzērbās dīvaini? Viņš taču bija tā kā Aleksandrs Čaks apģērbies. Tāpēc es arī tev prasu, kad... Atceries tajā pēdējā koncertā, plašķītī tādā, mēs mēģinājām tādu plašķīti atrast, bet neatradām. Jā. Es tā izdomāju, ka tā varētu būt interesanti. Būtībā es arī, kad izgāju tais brillēs ārā, es jutos tā kā es būtu kaut kādā maskā. Man jau kā liekas tā, ka mēdz pie skaistas pogas piešūt kleitu, tad varbūt šoreiz bija plikas galvas pievilkt brilles un plašķi. Tā nevarētu būt kā ārējā līdzība arī nospēlē. Tā, ka tu tomēr esi dvēselē, kas tu esi, kaut vai, reperis vai, tajā brīdī Čaks. Viņš ir Čaks Norris dvēselē. Tā ir pirmā asociācija vienkārši. Principā tu esi cilvēks, vismaz tev zinām kā Gustavo, un tu esi tas, kas esi. Es domāju, nav svarīgi, kas tev mugurā, bet, ne jau tā. Par svarīgi, kas ir mugurā, vai tu pievērsi uzmanības, kā cilvēki ģērbjās Latvijā, vai tas tevi interesē, vai tev ir savas domas par to? Man pat nav savu domu par to. Vai nāk meitene pretī? Nāk, un tu neievēro. Es iztēlojos, kā viņa būtu plika, tā. Pareizi, tas ir foršāk. Līdz ar to forši ir, es, protams, pamanu kaut ko, smuki izskatās eleganti. Bet, ja atklāt runājumu skaidrs, kad es vienkārši iztēlojos, kā viņa plika. Tikai. Bet tomēr tev ir kaut kāda kanona, kas tev nepatīk? Domāju, ko viņa lasa. Vajag gudrais. Plika un lasa. Tas ir ļoti interesanti. Ko viņa lasa, kad viņa ir plika? Bet visā tas vīrieti ir nožēlojami, ja viņa lasa, kad ir plika. Taču vajag iekārot viņu. Nē, tas ir, zin kā, katram jau savas fantāzijas. Jā, bet lasoši meiteni iekārot, tas ir smagi, jā. Klausies, ko es tev gribēju prasīt. Ir Latvijā, manuprāt, grēko daudzi skatuves mākslinieki attiecībā par to, ka ikdienā ir viens tomēr apģērbs un skatuves jākāp citā apģērbā, manuprāt, kā skatītājam. Kāda tev ir šī robeža, vai tu tam pievērš uzmanību un tomēr mēģini nevilkt skatuves tās drēbes, ar kurām tu iepirkties? Nē, es nezinu, varbūt reizēm tā. Forši atbildēju, nē, es nezinu, varbūt reizēm. Ir tā, ka līdz tam es principā vienmēr arī uz skatuves vilku to, ko es velku ikdienā. Man ir svarīgi, lai tās drēbes ir sakoptas, tīras, ja, un lai es viņās jūtos komfortabli. Svarīgi, lai viss iet kopā, tas, ko tu runā, dziedi un ar to tavu visu domu, un tas ir viens vesels. Es pat nezinu, man tā mainās pašam tas redzējums par to, kas man virsū izskatās forši. Ja? Pēdējā laikā man ir padomdevējas. Māsa viena no tām arī. Viņa stilīga. Un būtībā es pilnībā uzticos. Viņi redz, viņi saka, šito tev vajag. Un es uzreiz pieeju un paņemu un uzvelku un ir labi. Māsa aizbrauc uz pāris gadiem, viņš nonāsā visu līdz pēdējiem. Visu nonāsā. Jā, bet principā, kā es esmu stāstījis, ka tu ieej veiklā, tev kādu lietu uzrunā.
Tu aizēji, kaut kur uz to G-Star vai kur, un tad tu arī ņēmi. Es tā daru. Ar to uzrunāšanu ir briesmīgi. Jā, vienu mirklīt ar to uzrunāšanu. Nē, īstenībā pabeidz savu domu, tad es izstāstīšu par uzrunāšanu. Es gribēju pabeigt domu, ka es esmu sapratis, pagaidām mana metode ir tāda, ka meitenes vislabāk zina, ko čaļiem vajag vilkt. Viņš uztais vīrieši. Lūk, ja man ir, teiksim, sieviete meitene, kurai es uzticos, vienkārši pasaku, ko man vajag, tev vajag šito. Viegli ieriept tev ir. Jā? Viegli ieriept, jā. Jo pat uzrunāšana man ir bīstami, jo redz, kas kā tava sieva, tad, kad tu lūdz Dievu, skaitās lūkšana, bet ja Dievs tev uzrunā, tā ir šizofrēnija, tāpēc ar to uzrunāšanu ne īstās lietas tev var uzrunāt kādreiz. Bet, kā tev ir svarīgi, ko pa tevīm domā citi? Jā. Nav vairāk. Vai atbild pat uz no jautājumu, pat atbild? Ne, protams, varētu atbildēt nav, bet man ik pa laikam tas iekšējais dialogs kaut kāds pašs sevis un šie ielavās, kā jebkuram, kur es sāku tur prātot, ko viņš padomāja, un tad es pieķeru savu, ko es domāju. Nu tā. Tas ir tā, kā iet, ja neko nenopirkdams gar kasēm veikalos, un vienmēr pieķeru savu pie domas, es taču nekā neesmu nozacis, ja? Tas ir līdzīgi. Ne, līdzīgi. Kas kuram tuvāks, pa to arī domā? Es mēģinu sev ieaudzināt to, ka tas nav būtiski, jo es nekad nevaru arī uzminēt un zināt vispār. Es varu tikai pieļaut iespēju, ka, lūk, tas cilvēks par mani domā šito, bet tā jau ir tā pati šizofrēnija. Es domāju, ka es Gustavā manīm domāju, ka es esmu stulba. Tu domā, ka es tā domāju? Nē, es tā nedomāju. Bet tā nav starp citu, vai ne? Un te mūsu sievietēm... To tu domā par sevi. Mums sievietēm ir tā, ka mums liekas, ka viņš domā tā, bet vīrieši saka, ka nevajag tā. Lasi, nomierinies. Jo mēs cepamies vienkārši, bet vīriešiem cits domā. Bet vīriešiem jau arī ir tādas līdzīgas domas tā, ka... Viņi savādāk, vai ne? Iekams mēs ejam tālāk. Pēc mūsu strikti noteiktā scenārija vēl pēdējais jautājums. Kāda sadzīvā ar etiķeti? Jo tomēr daudz dažādu pasākumu, kur tev ir jāapmeklē, tomēr pēc etiķetes kaut kā jāapģērbjās. Man ir viens uzvalks. Vai tev etiķetes saistās tikai ar uzvalku? Nu jā. Tā, ja atklāt, tad jā, laikam. Es nezinu, tu man varētu paskolot šajā jautājumā. Varētu gan. Es neņemos, es godīgi pateikšu, es neņemos. Ir kaut kādas vietas, cik es saprotu, pēc etalona, kur vajadzētu visiem ģērbties šādi. Visi ir vienojušies, ja? No vienas puses tas ir normāli, no otras puses tas ir šīzīgi. Ja tā padomā, jo neviens īsti vienojies nav. Es domāju, tur visi iet tā. Ja es aiziešu savādāk, par mani noteikti padomās. Nē, bet māksliniekam ir atlaidis. To mēs zinām. Par to viena labi būt māksliniekam. Jā, tas vienīgais, ka tu pasaki, tev nav ko vilkt. Jā. Vai tam pamatā nav arī tāda lieta, ko par mani padomās? Jā, ka es neierakstīšos tajā kopējā bet tu esi sulā. Un tu vari iet, bišķī tā, bet kaut kādu atlaidīt. Bet citi nevar. Prezidents ir prezidents. Bet ir jāciena tā lieta, atlaidīt, jo viņš ir prezidents. Es domāju, ka jā. Ja? Es gan tā domāju, ka nē. Ja es būtu prezidents, gribētu, lai man dod atlaidīt. Tā jau var dot, tu nemaz nevar. Dāvid, es tikko gribēju teikt Gustavā par prezidentu. Es jau arī pats par sevi. Labi, ko mēs apdēju, Relīt, mūs vienkārši aptrūksies jautājumi. Es domāju, ka ir pienācis laiks vienkārši uzdot jautājumu kādam šeit no klātesošajiem. Cilvēki, kuri vēro mums pašlaik savās virtuvēs un guļamistabās, ziniet, kad Omulīgā vīna studija Galerijā centrs aicina jūs katru mēnešu pēdējā sestdienā apmeklēt Modes brūskais klātienē, malkot vīnu un uzdot jautājumus mūsu viesiem šeit klātienē. Kur ir kāds drosminieks? Tātad, ja tu iedomājies, ka tev ir jāizveido ziemas apģērbu kolekcija, tev ir jāizvēlās noteikti 3 krāsas, kuras tu tajā iesaistīsi. Kādas tās būtu un kāpēc? Tieši tās. Ziemas apģērbu kolekcijā. Paldies. Es, man liekas, jebkura gada laika kolekcijā koncentrētos uz krāsu gammu no lilā līdz zaļam. Tā kā mēs zinām, ka, aiziet no lilā līdz zaļam, un pēc tam aiziet jau dzeltens, oranžs. Nē, no lilā līdz zilām. Nē, zils, sarkans, viņš ir zaļam, bet jūs iedomājaties, kā aiziet tā. Un es tā iedomājos, domāju, Jēzus, kur tas tā aiziet? Spektra aplis, tas ir no lilā aiziet. Lilā, zils, es vienreiz bērnībā nepareizi uzzīmēju. Lilā, zils,
sarkans, tad ir zaļš. Pēc zila ir sarkans, pēc zila ir zaļš, pēc tam ir dzeltens, tad ir oranžs. Sēdieties divi, man drīzāk ir jāpasaka paldies tev par atbildi, bet vai tev vārds ir puisīt? Dāvis. Dāvis? Ak, Dievs, tur ir viens dāvis un dāvis par drosmi saņem lielisku dāvanu kartu no Stenders. Un es gribu atvainoties tiem visiem, bet sevišķi gribu atvainoties veikalam Kazene. Jo mēnesi atpakaļ es kaut kā aizdomājos un nosaucu ne par Kazeni. Tāpēc Kazene es ļoti atvainojos un tas ir burvīgs veikals, kur jums noteikti vajag apmeklēt galerijā Stenders. Bet no Stenders dāvana kartu tev par lielisku jautājumu ir tavējā. Ļoti labi. Nu ko, Elitiņa? Sveiki. Es jau, protams, nevaru nepajautāt sveiki visiem. Ar jums, protams, ļoti jautri, bet es laikam iestarpināšos, jo tās krāsas, ko tu gribēji pateikt, ļoti apsveicam, tās ir čakru krāsas, un es domāju, ka tā arī turies no lilā līdz zaļam. Un tādās pārējās var pielikt, nepielikt, un tas spektrs, man liekas, ļoti pareizi tieši tavam lidojumam, tavai pieeja dzīvē, un tomēr es gribu vēl pielabot, ja es paņēmu mikrofonu. Es tevi redzu kā tādu misionāru. Tu nesi misiju Latvijā ar saviem tekstiem, ar savu būtību, un jaunieši, kas ieklausās, es domāju, ka tu daudziem esi mainījis apziņu uz labo. Paldies. Paldies par labiem vārdiem. Nē, tā ir. Jo godīgi pateikšu arī, es domāju, Gustavs, es jau pats vēl tikai mācos un kaut ko mēģinu ar sevi tikt galā. Un būtībā, ko es esmu iemācījies? Es nezinu, atklāt sakot, es nezinu. Es vienkārši trenējos, jo es ik pa laikam nonāku līdz kaut kādam līmenim, kur es saprotu, ka ir, un tad es atkal saprotu, ka nav, un man jāsāk no sākuma. Tas, ko pēdējā laikā es mācos, un tā ir treniņa lieta, visu laiku pieķert sevi, kad es domāju, respektīvi, kad es padomāju kaut kādas par citiem nosodošas, pieņemsim, domas, kad man ienāk galvā, un es reiz sev pieķerot, to es trenējos, un tas ir mega sarežģīti. Klausies, mums bija tāds, gaidot tev ciemos, mēs ar Elitu atlasījām priekš tevis drēbes, un ir tā, ka tu nevarēji atrast laiku, saģērbt tev un visu. Mēs pēc savas izpratnes atlasījām uz 2 eksperimentāliem puišiem, uz Uģi un Didzi, drēbes, kuras mūsuprāt varētu tev piestāvēt. Un tad es gribētu zināt tavus domas. Aicinam iekšā Uģi. Es gribētu Uģi apskatīt. Tā, Uģis ir puisis numur 1. Jā, pagriezies tā pret kameru, lai visa Latvija tevi redz. Es domāju, ka tevi tevi tagad viņš jākomentē. Kurpes mums ir no ABC Kinga. Es domāju, tās ir labas lilā. Jā. Tumšs zilas tāds, bikš no Bang Bang, bet tur ir pārsvarā visiem baigi tādas tievās. Jāka arī no Bang Bang ir viņam. Jāka un Krekliņš no Gatve Pro. Saka, ko tu domā? Ko es domāju? Apavus tādus es pirms kādu laiku sev biju skatījies līdzīgus. Tā, ka tie varētu būt man. Ir īstenībā tiešām ļoti top apavus. Viss kopsumā izskatās diezgan labi. Ja par tām krāsām mēs runājam, tad es tā sev laikam neņemtu visu tādu pelēku. Es varbūt kaut ko, vienu paņemt, bet pārējo visu salikt krāsās. Tas ir lieliski. Jo mums jau bija bail, ka tu nenobīsties. Jā? Jā, mēs gribējām tā. Bet pēc koptā viss super. Mēs domājam, tāds atturīgs tu esi un tā. Paldies tev, Uģi. Tagad Didzi aicināsim. Nākamais Didzis. Šo mēs domājam, tā kā tomēr tu asociējas kaut kur ir tāda maigi dzeltenu krāsu, Krekliņš no Tejas Rīga. Tas ir no ādažu čipšiem, jā? Nē, Tejas čipšiem ir dzeltens. Tejas Latvija, tas ir jā, bet viņam tas tonis tāds labs un reku šitā jāskatās zils un tāds. Starp citu, es redzēju Šanhajā Krekliņa ar uzrakstu Rīga. Tu vispār aptver? Ko? Es redzēju Šanhajā, ka Teja Krekliņa ar uzrakstu Rīga. Jā, un es tā izbrīnījos, bet es nenopirku, man nederēja. Es taču tikko arī domāju, ka man déjà vu piemeties, viņi tā paskatījos un domāju, manikens. Pagriezies šitā parāda reku šitās te kurpes, tās ir no veikala. Timberlandi. Tas ir Timberlands, ir Bang Bangs, Taste of Latvija. Forši, ko lai es saku, forši? Bet ko tu domā? Ko es domāju? Forši, ja tu man jautā, Man liekas, tās bikses ir pa šauru visiem. Nē, biks tāds varētu arī būt. Bet tu nesat tāds šauras pagaidām vēl nē. Es uz to eju lēnām sašaurinos tā. Jā, tu varētu tāds puszābecīgs. Jakas tāds es nesāju, atkal jau vienkārši citās krāsās.
Krekliņš šāds Rīga man vēl nav. Ļoti daudziem viņu redzu, un man vēl tādu nav. Krekliņš, tas teiks Latvija. Suvenīrs, tā teikt. Jā. Nav gan suvenīrs, tā ir praktiska lieta. Nu, tas ir tas, ko es domāju īsumā. Nu, forši, ļoti labi. Malači puiši, paldies. Paldies. Tā, mīlīši. Es gribu tomēr vēl publikai uzdot jautājumus, vai mēs laik runājam, viņi netiek pie vārda. Var kāds uzdot jautājumu tagad, vai vēlās, nevis var? Dabūs ir dāvanu karti. Jā. Tik dikti lēnām. Es gribēju pajautāt, kā tev ir ar to, ka varbūt doma atbalstīt latviešu dizainu, vai tu izvēlējies latviešu dizainu ar apģērbu? Kāds jautājums? Nu, līdz šim laikam es baigi neesmu neko vēl izvēlējies. Jo es arī nezinu, kur, un es arī diezgan reti eju uz veikaliem meklēt kaut ko. Galerijā centrs 4. stāvā Taste of Latvija, jā, un ir tiešām labas lietas. Aizēja apskaties, tu būs pārsteigts, cik daudz latviešu dizaineri skaistas lietas redz, skaties, šis ir, teiksim, vīrieši tāds. Tas ir latvieši, jā. Viņš ir brīvā stilā, viņš nav nemaz slikts. Tas ir labs. Jā. Un paldies par jautājumu. Mūsu drosmīgai meitenei tev vārds ir? Kā? Kristīna. Kristīna, tev ir dāvanu karte no veikala Laima par šo jautājumu. Tā kā paldies tev. Te vairāk jautājumu nevienam nav. Visi ir tādi nobijušies. Vai tu dāvanu kartes? Jūs varat jautājumus uzdot arī slavenai Elitai Patmalniecei. Viņa arī ir šeit. Un viņa noteikti... Mums šodien ir Gustavo galvenais. Mums ir jānonāk pie jautājuma, kas tu esi. Kungs. Pie atbildes uz šo jautājumu, ja? Viņš jau pateica. Nē, pateica, bet viņš pats nezina, piemēram, kas viņš ir. Nu, bet tu nevar tā spīdzināt. Tā kā visu laiku jau mainās. Dziesminieks. Bet klausies, tev nav tu domā, kas tas pēc profesijas, ja? Jo viss tie ir vienkārši nosaukumi. Tas jau neko īsti nenoticinās. Bet tu esi arī producents un tādi grandi kā Prāta vētra. Tu esi viņiem strādājis kopā. Nu, tu esi kā producents, tu esi maksimāli radoša personība. Bet ko tu gribētu? Saka tā, ka katram ķīnietim ir jāizstājas savā mūžā iPhones, iPods un vēl kaut kas. Tad ko tu gribētu savā mūžā izdarīt? Vai tev ir ambiciozi mērķi kaut kādā dzīvē vai nē? Laikam tāds pats ambiciozākais mērķis ir tomēr kaut kā iemācīties attīstīt sevi. Nu, tu jau visu laiku attīsties. Tu visu laiku to nedari. Tas ir varbūt no malas tā liekas. Es ik pa laikam tāpatās ieeju kaut kādā kūtrumā, kaut kādā slinkumā, un tad es kaut ko baigi ilgi domāju, ar cerību, ka es kaut ko izdomāšu, un tad es saprotu, ka ir atkal jādara. Nu, tas viss ir tāds nepārtraukts treniņš. Samazinās, jā. Jā, tad liekas, viss ir normāli, tad dzīvo. Mums atkal ir jautājums mūsu viesim. Droši runāt mikrofonā. Tā, man ir jautājums. Katram radošam cilvēkam ir tādi brīži, kad viņš spēj radīt, un ir brīži, kad viņš nespēj neko radīt. Un man interesēta, kas ir tie iedvesmas avoti? Iedvesmas avoti, kas uzlādē, kas palīdz? Zini, arī es vēl neesmu uzgājis tādu vienot atbildi, tāpēc, kad es pavasarī kaut kad februārī laikam es nolēmu, ka es gribu sarakstīt vienu tādu foršu kompozīciju. Un man bija uztaisīts muzikālais pavadījums. Un no februāra līdz septembrim es būtībā katru dienu domāju, šodien es toču viņu pabeigšu. Nu, un tur jau pamazām sāc, kaut kādā brīdī tu jau sāc šaustīt sevi un nodarbojies vairāk ar šo šaustīšanu, nekā ar kaut kādu radošu domāšanu. Tad es pieķeru un domāju, ko es daru? Es izlieku domāju ne to. Un beigās ir kaut kāds viens tāds punkts, ka tu vairākas reizes sēdies ar domu vienkārši darīt, sākt to darīt. Un tad tas process aiziet. Kaut kādā brīdī viņš aiziet. Nē, tā kā glaznotāji jātrenējās, jāzīmē, tā kā tu arī tā domā, trenējies, un pēc tam tā mūza atnāk vienkārši. Jā, tas ir briesmīgi. Man Kūba ir tāds kroks Rīgā, man vienreiz tur uzbira kaut kāds 3000 kleitas vienkārši kaut kādas minūtes laikā uz galvas, un es sēžu,
Sastīns pēkšņi iedz apkārt roliņš. Pat nebija iedvesmas, vienkārši viņš nokrita un es tā šķiroju. Šito nesapratīju, šito ne, šitā man nav naudas, šito nedrīkst tagad pagru un tik šķiroju un koalīcija bija gatava. Bet paldies par burvīgu jautājumu. Redz, mēs pat visi par šo jautājumu sākām runāt un jums noteikti ir lieliska dāvana kārte no Laimas šeit galerijā centrs. Milzīgs paldies jums. Es pat varu papildināt atbildi, ka es saprotu, ka būtībā tā iedvesma kā tāda, cik es pēc sevi sapratu, ir vienmēr klātesoša. Viņa aizkraujās ar viskaut kādām neizdarītām lietām, ar kaut kādiem solījumiem, ko sev pats esi devis un neesi tā kā izpildījis. Tad ir miljons visādi sīkumu, kas beigās novērš un izsvaida to uzmanību un neļauj sakoncentrēties. Mans uzdevums laikam ir tad nolikt to radošumu uz brīdi pie malas, izdarīt visas šīs lietas, lai man vienkārši skaidrāk strādā galva. Tā. Bet citreiz teiksim, ka tev ir kaut kāds uzdevums, tu saņem citu, un caur to uzdevumu atkal tev nāk klāt tavai radošai iecerē, kā tā viens tāds ved pie nākamā procesa. Protams, jā. Mums ir palicis gauža maz laika, un es gribu paprasīt par nākotni. Vai tev ir kas tāds, ko tu esi iecerējis tuvākajā laikā? Tuvākajā laikā es esmu iecerējis sniegt 4 koncertus. Kino Rīga no 9. līdz 12. novembrim mēs sniedzam tos koncertus, kas mums bija pavasarī. Ar tādu kameru orķestri, ar video projekcijām. Laikam šoreiz būs citā tērpā. Ar visu to lielo ansambli, kur ir stīgu kvartets, kontrabas, klarneti, ģitāra, klavieres, perkusijas, vibrafons. Un pēc šiem koncertiem mēs pēc nedēļas ejam iekšā studijā un visu šo materiālu studijā ierakstam dzīvajā. Tur vēl nāks klāt 15 stīgas, tāpēc orķestrs palielināsies studijā. Un visu šo procesu mēs līdzīgi kā jūs rādīsim internetā tiešraidē. Un tur varēs pārslēgt kameras, būs kaut kādas 8, cik es zinu, kameras, kas atradīsies visās malās, un cilvēki varēs to procesu tā kā. Paldies Dievs, ka man ielikt tādu jautājumu prātā, jo īstenībā es domāju, ka... Interaktīvs. Jā, ļoti koncerts būs no 9. līdz 12. un tas ieraksts būs no 25. līdz 28. novembrim. Vai cik jauki. Mans ir, diemžēl, laiks ir nepielūdzams. Beidzās jau? Nē, vēl ir mazliet laiks, bet man ir jāpasakās paldies ne tikai viesim, bet arī mūsu, atbalstītājiem. Šis projekts, protams, nebūtu iedomājams bez galerija centrs, bez omulīgās vīnu studijas un Gatve Pro veikals, kurš atrodas 4. stāvā galerijā centrs, dāvina tev lielisku dāvanu karti, 40 latu vērtībā. Paldies. Lūdzu. Jā. Un tas veikals ir īpašs ar to, ka šajā veikalā nav Ķīnā ražotas preces, bet viss ir ražotas Amerikā. Un tur ir tādi, vārdi, modes vārdi, bet es viņus lasīšu no lapiņas, jo viņi ir daudz. Un jūs, protams, viņas klātienē visi apskatīsiet, bet es gribu atgādināt, ka tie ir Santa Cruz, Independent, Zoo York, Farmers Straps, es nevaru izrunāt, Krēme, Etnīs S un Amerikā. Tā kā, es domāju, ka es jau izlasot tik daudz, jūs iedomājaties, kādu pārsteigumu jūs gaida veikalā Gatve Pro, to visu apskatīt tūmā. Es domāju, ka tur ir izvēle milzīga. Tā kā paldies tev, paldies par tādu... Man prieks, ka mēs ar tevi iepazināmies, ka tu esi vienkārši sirsnīgs. Īstenībā, godīgi pateikšu, ka tavu harizmu neizmērojam, jo mēs nebijām to pazīstami, un es biju diezgan norūpējies par to, kā būs saruna. Tavu harizmu apbur vienkārši, un man grūti saprast, kas tas ir, bet es gribētu, lai tu cilvēkiem, kur šobrīd ēd brokastis, mums skatās... Labu apetīti! Tas ir viss, ko var novēlēt? Nē, es varētu novēlēt visiem, lai jums ir spēks un pacietība atrasties labākos stāvokļos. Tā. Jā, tas ir labi. Ak, Dievs, cik mīļi. Paldies tev, Gustavo. Un es jums pateikšu paldies, cienījamie skatītāji, par to, ka jūs bijāt ar mums kopā. Un es domāju, ka jūs būsiet daudz kuplākā pulkā nākošais šeit un arī pie saviem datoriem, televizoriem.
un sakosiet līdzi, es domāju, lieliskām brokastīm. Un visu šo te raidījumu jūs varat noskatīties Galerija Centrs modes blogā mode.galeriacentrs.lv un tiksimies pēc mēneša, un milzīgs paldies vīnu studijai, ne tikai par garšīgo vīnu, bet izrādās bulciņas, kaneļu maizītes un vispārējās lietas. Viņi cep šeit pat uz vietas, un es biju patīkami pārsteigts, ka tas ir iespējams, ne visai lielajā virtuvē, bet, man pārsteidza no sirds. Tā kā paldies vīnu studijai un Galerija Centrs, tiksimies pēc mēneša. Atā! So don't look like I'm riding on